5 lielākie zemju darījumi Latvijā pēdējā gada laikā. Tā kā redzam, brīvības gatve 382, 3. oktobris, un tas bija liels zemes gabals pie Šmerļa meža. Un tā kopējā vērtība - 8 miljoni eiro. Un tas arī ir pats dārgākais darījums, kāds ir bijis. Visi nākamie jau ir zem 3 miljonu robežas. Nu, ko tad nākamais darījums ir Roberta Feldmaņa iela 6 šī gada 3. jūnijā, bet, ko mēs redzam, tie visticamākais tie ir stadioni, kas ir nopirkti par 2,3 miljoniem. Nākamais mums ir Krasta iela 101B, pagājušā gada 10. oktobris, 2,1 miljonus. Varam redzēt, ka tas ir liels zemes gabals blakus pie Slāvu apļa. Un, ja kāds kādreiz brauc, tad tās visas gabals, kuras brauca garām, 2,1 miljonus. Nu ko, tad esam arī izgājuši ārpus jau Rīgas, un tas ir Rīgas gatves 7 ādaži pie paša veikala Apelsīns, 1,2 hektāri, 1,7 miljoni eiro. Tas ir pēdējā gada dārgākais darījums ārpus Rīgas. Pats beidzamais darījums ir netālu no Kārļa Ulmaņa gatves, kopēja vērtība 2,5 miljoni, 3 darījumu komplekss, un varam redzēt, ka viņš atrodas tepat netālu pretī īstenībā otrpus ceļam kā Senukai. Un tālūk. Tādi izstāsta 5 dārgākie zemju darījumi visā Latvijā pēdējā gada laikā.